Pašā Zemgales pierobežā Lielaucē pavasaris šogad tuvojas pavisam negribīgi, bet atverot pārvaldes durvis, ikvienu sagaida nevien smaidīgā Ingrīda, bet arī pārsteigums. Apmēram 7 metrus garš sienas dekors, kas veidots tikai no dabas materiāliem. Arī ir apelsīnu miziņa, viņa vienīgi ir mainījusi krāsu. Un šeit arī ir salmiņi dažādi. Arī sociālo darbinieku kabinetā 2 dažādas saulītes vismaz uz brīdi liek pasmaidīt un aizmirst par ķibelēm. Bez sava enerģijas avota nav palicis arī pārvaldes priekšnieks. Daudz gadus jau mums ir tāds enerģiska sieviete, kas mums svāsta Lielaucas tos bagātos augus un zāles un sūnas un visu, ko un veido mums to interjeru. Jā. Kad pie tādiem augiem te sēžot kabinetā, garastāvoklis ir labāks un tās dusmas iziet ārā. Jā. Pašu enerģisko Mirdzes kundzi gan uzrunāt mums neizdodas, jo viņas vietā esot jārunā darbiem, un darbi tiešām runā. To ir tik daudz, ka lielauciešiem izveidot pašiem savu skaistumu pasauli. Par lieldienu tuvošanos šeit atgādina zaķis, bet Gulbju saime gaida īstu pavasari. Dabas materiālu skaistums diemžēl nav mūžīgs, tāpēc izstāde katru gadu top no jauna. Tas ir viņas dabas dotais talants. Jau no jaunības viņai daba ir patikusi un arī skolas laikā zīmēt ir paticis. Un tā gadu gaitā tas ir pilnveidojies un laikam kaut kādā veidā izteicies. Un tad, kad mamma sasniedz pensijas gadus un vajadzēja nodarbošanos, tad arī šis talants tā pa īstam atplauka. Vai šāds talants atklāsies arī Ingrīdai, vēl grūti spriest, jo tik daudz pacietības, cik prasot šī māksla, vismaz pagaidām viņai nesot, bet turisti skaistumu pasauli jau iecienījuši, tāpēc nekad nevar teikt nekad.